Jaru pamatskolas dramatiskais kolektīvs jau 80 gadus priecē skatītājus ar dažādām izrādēm. Pēdējos 10 gadus to vada Dace Ķīkule. Teātrī darbojas aptuveni 20 bērni, no 2. līdz 9. klasei. Jaunajiem aktieriem ir ne tikai jāpārzina skatuves māksla, bet arī jāprot dziedāt un dejot. Darbojoties dramatiskajā kolektīvā, tiek iegūtas tādas prasmes, kas būs noderīgas arī nākotnē. Pirmkārt, jau viņi paliek drošāki. Otrkārt, tā ir liela māka runāt, nebaidīties runāt, kustēties, dziedāt. Īstenībā tas ir ārkārtīgi plašs spektrs un būtu novēlams katram cilvēkam iziet. Nav jākļūst par aktieri, bet tieši tas process ir vajadzīgs katram. Jaru pamatskolas dramatiskais pulciņš aktīvi piedalās arī dažādos ikgadējos festivālos, gan Daugavpilī, gan Rīgā. Teātris – tā ir lieliski iespēja realizēt visradošākās idejas un iejusties dažādos tēlos. Piemēram, ja kāds grib nākotnē spēlēt teātru, tad vismaz te var sagatavoties, nevis uzreiz tur neko nesaprot un viss vienkārši te var iejusties arī tik labi. Man ļoti patīk rādīt teātrus un arī attīstīt smadzenes un arī man ļoti patīk dziedāt. Teātris ir ļoti tuva lieta, man ļoti patīk, es domāju turpmāk saistīt savu nākotni ar teātri. Tas ir ļoti interesanti, uzstāties priekšā skatītājiem un rādīt teātri. Mācību gada laikā parasti tiek iestudētas 2 lielās izrādes. Šobrīd teātris aktīvi darbojas pie Ziemassvētku Ludziņas. Tā kā nākošais ir rakstnieka Rudolfa Blaumaņa jubilejas gads, Ziemassvētku koncertam izvēlēts iestudēt izrādi Vēlniņi, ar kuru jaunie aktieri jau drīzumā priecēs skatītājus. Izrādes tapšanā piedalās visi. Dekorāciju veidošanā iesaistās darbmācības skolotājs un skolas saimnieks, dziesmu palīdz apgūt mūzikas skolotāji. Un 2 dienas pirms Ludziņas pirmizrādes ar direktoras atļauju teātra dalībnieki tiek atbrīvoti no mācību stundām. Tas ir brīnišķīgi, ka tu tev atbalstu un ka tas nav tikai tev vien, bet ka tas visiem vajadzīgs. Un tādēļ jau Jeros ir tas teātris īstenībā. Teātris tā ir neatņemama Jaru pamatskolas sastāvdaļa, un bez tā nebūtu iedomājams neviens skolas pasākums. Un kas zina, varbūt tieši šie jaunie aktieri būs tās personības, ko ik vakaru varēsim vērot pašmāju seriālos. Liene Kalimesa, Arturs Gruzdiņš, Rūjens televīzija.